Audiogrāmata paredzēta personām, kurām nepieciešama informācija audio formātā. Ieraksta kopēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums. Poruku Jānis, Pērļu zvejnieks. Jāņa Rozes izdevums, Rīgā, 1929. gads. Lasa Bruno Briedis. Pērļu zvejnieks. Fantāzija. 1. nodaļa. Kad ziedoņa saule atspīd, kad mīlestība tik labi cilvēku sirdīs, kā arī zilajā debesī ar neizsakāmu prieku līksmo, tad nav laika jautāt un prātot, kāpēc mēs esam, jeb kāpēc pasaule ir. Viss, kam dvēsele, gavilē līdz ar to, kas tik brīnišķīgi jauki nācis mūs apciemot. Ziedon, ziedon, cik neizteicams tu esi. Tavs burvīgums pārvarēja visas siržu sāpes. Mēs stāvam tavā priekšā, nesaprotam, ko tu gribi, ko nozīmē tava atkārtodamies atnākšana, nezinām, kāpēc tas tā ir, kā prātnieki un dabas pētnieki mums zemes un saules satiksmi izskaidro. Nezinām, kāpēc gads pēc gada aiziet, un tomēr šekas viņam līdzīgs paliek un valda. Nezinām tā visa, bet baudām saldi visu, kas mūsu jūtām mīļi pieglaužas. Jūtas saņem un apsveic visus ziedoņa pavadoņus, it kā tiem viņām veci paziņas būtu. Sveši, nesaprotami, un tomēr tik draudzīgi un laipni. Jā, jūtās ir tik vienīgā dzīve, kura mūs augstāk pār ikdienišķīgo paceļ. Viņām pasaulē visdziļākās saknes. Gaujas upes līča puškojas vēl arvien vairāk. Ziedonis dāvāja tik daudz, ka Lakstīgalas un citi putni nevarēja aiz prieka noturēties, to redzēdami, un skaļi pa alkšņiem un liepām gavilēja. Par daudz prieka un laimes še pasaulē. Vai tik katrs viņu prot cienīt, domāja vairogu Ansis, kurš Gaujas malā, zālē atgūlies, ilgi nomodā būdams bija sapņojis. Viņš sapņoja kā visi, kuri jauni mīlē un kuri tiek mīlēti. Atkal viņi, šie neizprotamie mīlestības sapņi, mācās Ansim virsū, tie paši, kuri kādu citu tāļumā bija atstājuši, pieviltu un asarās. Bet Ansis vairogs, viņš nekā nezināja no viltības un pagājības, viņš nezināja, ka šie sapņi nīkst, viņš zināja gan, ka ziedonis atkal aizies, kā citkārt, bet mīlestība, tā likās viņam uz mūžību uzticību zvērējusi būt. Ansis kodīja kādu smilgu, piecēlās sēdus un it kā atmodās. Saule jau bija norietējusi. Viņš saglauda savus garos dzeltainos matus, uzlika iz salmiem pītu platmali galvā un ātri piecēlies, tas raudzījās uz rītiem, kur tuvumā bāla baznīca ar zaļu torni, no vakara sārtuma apspīdēta, augsti kalnā pacēlās. Aiz baznīcas zilais debesis metās arvien tumšāks, kamēr vakaros, maigi sapņodami, padebeši sārtās krāsās laistījās. Ansis raudzījās drīz uz ziemeļa pusi. Sila malā stāvēja ērta divstāvu ēka, pagasta tiesas nams un skola turklāt. Jauneklis padomāja brītiņu, pagāja gabaliņu uz skolas pusi, atkal apstājās un nogrima sapņojošiem skatiem vakaros, sārtas blāzmas baudīšanai padodamies. Jeb vai viņš varbūt domāja par savu mīļo Zentu? Piepeši Ansis atkal iz saviem sapņiem atmostas. Baznīcas tornī zvana. Svētvakars pasludina savu atnākšanu. Ansis zina, ka tā viņa ir, kas tur zvana. Viņš pazīst šo vieglo, melodisko, skaņu stiprumā mainīdamos zvanīšanu. Zenta zvana. Šis vakars šķiet Ansam viens no vissvētākiem būt. Ting-tang, ting-tang. Cik daudz vairāk šīs pāras skaņas teica nekā dažas biezas grāmatas. Ansam teica viņas visu. Viņās atskan daļās Zentas mīlestība. Skaņa pēc skaņas plūst Ansam pār galvu, plūst tālu prom, pazuzdamas neizmērojamā mūžīgo attālumu klusībā. Jau sen bija baznīcas zvans apklusis, sen dienas gaisma, pat vakara blāzma izdzisusi. Ansis un Zenta stāvēja baznīcas tornī, alkoņiem uz loga atspiedušies. Viņi abi raudzījās uz apzvaigžņotu debesi un klusēja.
Iesim uz māju, Zenta, tagad laiks. Ansis satvēra Zentas roku viņu aicinādams. Jau pagaidi, līdz mēnesnīca uzlec. Man bailes caur kapsētu tumsā iet. Man tā kā tā bail, ja arī tu pie manis, Zenta lūdzās. Arī šeit tornī man savādi ap sirdi. Brīnums, Ansis teica, ka tev un daudz citiem naktī taisni tur bailes māc, kur tie dienā labprāt kavējas. Tu taču veselām stundām mīlēji kapsētā, vai šeit tornī pavadīt, un pēc tam nebūtu nebaidies. Jā, dienas gaismā tas pavisam citādi, Zenta sajukusi atbildēja. Tad vai zini ko, Zenta? Viens no diviem. Tu mani spēji vai nu tik dienā vien, jeb arī tik naktīs mīlēt. Citādi tas nevarētu būt. Nakts vai diena man tas vienalga. Es mīlu sapņot, un neviens ne otrs mani tajos nebūtu netraucē, izņemot cilvēkus, kuri manim dažbrīd nepatīk. Ansi, ko tu runā? Es tevi mīlēju dienu un nakti, bet viens, kas ir patiesība. Dienā es tevi mīlēju priecādamies, naktīs pamostos iz miega, domāju par tevi un nezinu, kāpēc tik smaga mana sirds, kas sažņaukta, tīra vai jāraud. Melanholija. Tu taču tik daudz vāciski proti, Zenta. Arī man šī melanholija nav garām gājusi. Man šķiet, šī melanholija nāk līdz ar mīlestību mūsu sirdīs. Ja viņa varbūt ir viena un tā pati? Nezinu, kāpēc lai mīlē, Zenta? Ko tu domā? Kā lai mūsu mīlestība beigtos? Nu, tāpat kā visas citas. Mīlēsim, kamēr sirds krūtīs. Varbūt precēsimies, tu domā, mīļā Zenta? Jā, varbūt arī nē. Redzi, man patīk sapņot, pārdomāt, apbrīnot skaistumu, varenību dabā un cilvēkos, bet tā mierīgi nomesties uz dzīvi, kā vīrs un sieva mūžīgi žužināt, tas man būtu varbūt nepanesams. Tu taptu manim varbūt garlaicīga. Mēs sāktu nīsties un ķildoties. Zenta, kas tad būtu mūsu mīlestība? Bet tagad mēs nedzīvojam kā paradīzē? Mēs satiekamies, kopā klusējam, kopā sapņojam un atkal izšķiramies. Mēs valdām tik tur viens par otru, kur mīlestība mūs saista. Citādi, kad vīrs par sievu jeb otrādi valda, tad tur dažkārt siržu sevišķības nomākšana. Bet, Zenta, es tev neprotu to visu labi izskaidrot, tu pati to spēsi atzīt, kad būsi par šo visu pārdomājusi. Ko mīlestība grib, to zina tik viņa viena. Viņa mūs vārdzina mūžīgi. Mīlestība ir priecādamies sāpes, saldas sāpes, bet es viņas cienu un turu augsti, sevišķi tāpēc, ka viņas uzticīgas līdz kapa malai. Visi citi prieki un sāpes mainās, aug un nīkst, mīlestība nekad. Nē, arī pie kapa, Ansi, arī tur viņa kopja puķes un darina vainagus. Zentas acīs iemirdzējās asaras. Viņa atkal abi klusēja un raudzījās pa torņa logu. Mēnesnīca jau apspīdēja lejā baltos un melnos krustus kapsētā. Redz, Zenta, tur mēs, ja arī ne šeit, citā kapsētā, dusēsim un neviens nezinās, kā Ansis un Zenta viens otru mīlējuši. Mūsu siržu vairs nebūs. Citi mīlēs, bet es ticu, Zenta, ka arī mūsu mīlestība nav nieks. Arī viņai vajag kaut kam būt, kaut ko sevišķu izteikt. Un tā tad viņai vajag būt tomēr mūžīgai, jo viss, kas kaut ko izteic, zūd varbūt sev, bet nezūd nekad tam, kas visu radījis. Apzvērēsimies abi še kopā mūsu ticību. Lūksim, lai tas mūs sargā, kurš mūs pasaulē mīlēt sūtījis. Nekaunēsimies viens no otra, pielūksim visvarano abi kopā, lai viņš pats mūs sadarina un svētī mūsu saites. Ansis noslīka ceļos, Zenta šņukstādama pie viņa krūts dusēja. Abi maigā mīlestībā viens pie otra piespiedās. Ansis nodarbēja. Pirmā skūpstā iz Zentas lūpām viņš baudīja kaut ko dziļu, neizdibinājumu. Mēnesnīca apspīdēja Zentas vaigu, iz kuras aizvērtām acīm izspiedās pāris asaru pērļu. Kaut es šīs pērles spētu uzglabāt, Ansis čukstēja. Zenta piepeši uztrūkās. Tagad iesim. Tik gaišs. Mēnesnīca. Zenta pie Ansa rokas pieķērusies, kāpa viņam pa priekšu lēnām pa šaurajām trepēm lejā, kuras mēnesnīca pa mazajiem torņa lodziņiem vietām apspīdēja. Abiem bija it savādi ap sirdi.
Pie lielajām baznīcas izejas durvīm Ancis apstājās un raudzījās uz altāri. Arī mēnesis tur zinkārīgi lūkojās. Jā, dievišķi mīlēt ir laikam kas cits, Ancis čukstēja. Krustā sistā bilde viņas sirds dziļums aizkustināja. Jā, dievišķi mīlēt, Zente, to mēs nespējam. Zente raudzījās bailīgi apkārt pār baznīcas soliem. Iesim, man šis smagi ap sirdi, viņa lūdzās. Ancis klausīja. Viņa atstāja baznīcu, kuras durvis Zente aizslēdza. Lēni soļi noskanēja uz akmeņiem izliktā dieva nama pagalma. Caur kapsētu veda mazs celiņš uz skolu. Pa šo viņa klusēdami staigāja. Celiņa malā spīdēja balts marmora krusts. Ancis noliecās un lasīja. Die Liebe Honimauf. Šeit dusēja kāds vientulis. Iz Vācijas atnācis vecs kungs, kurš pāri gadus atpakaļ šie muižas pārvaldnieks bijis. Ancis pārdomāja, Zentu pie rokas vezdams, kurš gan tik daudz iedrošinās kā cilvēks. Mīlestība nekad nenīkst. To pašu arī viņš bija dziļi sajutis. Arī vientulis muižas pārvaldnieks bija kādu sirdi mīlējis un tai līdz nāvei uzticīgs palicis. Varbūt arī ticība, pārdabiska pašapziņa, ka kāds viņu pašu mīlējis, bet pasaulīgu apstākļu dēļ nav varējis vairāk viņam tuvoties. Ancis dažādi vēl pārdomāja. Nakts dzīras iemidzināja drīz arī Ansi un Zentu. Abi viņi dzīvoja vienā mājā. Zenta, skolotāja māsa vienā, Ansis, pagasta rakstveža dēls otrā galā. Skolotājs Zeltiņš līdz ar tēvu, kurš bija zvaniķis, abi nejuta draudzības pret veco joku mīļotāju rakstvedi vairogu. Tagad viņi dusēja saldā miegā. Zenta bija jau īstā sapņu valstī, kad Ansis vēl nomodā sapņoja. Vecais sienas pulkstenis tikšēja neapnicis. Rīta blāzma jau ausa, kad Ansis aizmiga. Otrā nodaļa. Maija mēneša svētdienas rīts, cik kluss un svētuma pilns viņš var būt. Ej pa pļavām gar Gaujas malu, kad saule rīta pusē smaida un vakaros balti šķidri mākonīši pa gaisu peld. Ej un pārliecinājies taču vienreiz, ka ir viens, kuram tīk pasaulē likt sapņot no debesīm. Zabata burvīgums. Kurš spētu tevi izteikt un aprakstīt? Liepu, ozolu, ošu un citu koku lapiņas, šad un tad no zefira iekustinātas, apstājas, paliek brītiņu klusu, viss klausās cits uz citu, un viss klusē. Vecītis ar spīdoši noskūtu ģīmi, sudraba baltiem matiem, iet uz baznīcu, arī apstājas un klausās. Neizteicamas, augstākas jūtas aizgrābja viņa sirdi. Šīs jūtas, kuras jaukais svētdienas rīts viņa dvēselē modina, viņam nav svešas. Viņas ir līdzīgas tām, kuras viņam krūtīs viļņoja, kad tas lielās piektas sprediķi lasīdams viņas burvīgumu un spēku garā skatīja. Lieliskas ciešanas un sāpes. Un pēc viņām nāk šis saldais burvīgums, kurā viss kā apskaidrots uzzied un zaļo. Arī zeme, ziemu pārcietuse, sasniedz šo burvīgumu, šo klusumu, kurš debesīm tik tuvu rada. Sirds jau to vislabāk jūt. Taurenīši skraida, visvisādi izgraznoti, spēlējas ap puķu kronīšiem. Baznīcas tornī zvana. Nevis Zenta, bet viņas tēvs, vecais Zeltiņš pats velk zvana auklu. Ir savādas šīs skaņas, nekā vakar vakarā. Zenta jau sēd baznīcā, pirmā solā no altāra skaitot. Viņa šad un tad pamet zakšu uz kādu skatu uz kori vīriešu pusē, bet Ancis vēl nav nācis. Vecais vairogs sēd uz pagasta nama akmeņa trepēm. Viņa priekšā mazs, bet kupls puķu dārzs. Sieva viņam vājīga, reliģioza, ļoti dievabijīga. Viņa nav vēl nevienas puķas dēstījusi, tas viss ir vecā vairoga paša nopelns. Un nu viņš pats arī izpriecājas, viņa laipnais, patuklais ģīmis smaida. Viņš mīlē šitā nosēsties, aizsmēķēt cigāru un padomāt. Dziesmas tam mīļas, sevišķi tādēļ tas apmeklē uzcītīga baznīcu. Ērģeļu prelūdijas tas zina no galvas, tāpēc ar vienu nosēžas līdzās ērģelniekam Zentas brāļam Jāņam Zeltiņam, ar kuru tas citādi nevisai draudzīgi dzīvo. Bet Zeltiņa spēlēšanu tas apbrīno.
Svētdienu pēcpusdienās, kad otrā nama galā pie zeltiņiem dziedāšana, tad vecais vairogs, jebšu arī drusku vēlu, tomēr nāk un dzied vietām basi līdzi. Īstas bases nu gan viņam trūkst, bet viņš tomēr sevi tura par diezgan labu dziedātāju, un allaž pamāca jaunos, cik stipri jādzied, cik ilgi tā un tā nota jāiztur. Vecais zeltiņš jau bimbina. Vairogs izvelk iz kabatas pulksteni un rūpīgi ar mutes drāniņu to noslaucījis, iebāž atpakaļ kabatā. Laiks uz baznīcu iet. Viņš pieceļas smagi, saglauž rokām matus, kura īpašība tik labi vecam, kā arī jaunajam vairogam. Nezinu, vai Ansis būs piecēlies, drošības pēc jāiet jāapskatās. Resnais rakstuvedis ievelkas laiski istabā. Ansi, cālīt, tās drusku par daudz. Pulkstens 8:30 un tu vēl migā. Saki, bračiņ, ko tu īsti pa naktīm dari? Vai nebūs tik iemācījies dzert? Rādi šurp naudas maklu. Vecais vairogs izņem iz Anša bikšu kabatas adītu maciņu, izskaita naudu. Visa. Kase tev kārtībā. Bet saki, kāpēc tu taisni jaukos vasaras rītus noguli? Ziemā tu vai pirmais esi augšā, vazājies pa māju apkārt un taisi troksni. Vecais nosēžas uz dēla gultas malas, atvelk deķi, kuru Ansis pār galvu pārsedzis. Ansis izpleš acis, gandrīz pasmaida, atkal tās aizdara, nožāvājas. Vai jau vēlu? Ai, kā tā mīlestība cilvēku smoka. Zenta jau sen baznīcā, Ansis migā. Vecais zeltiņš gan nekad tev savas meitas nedos. Tēv, tu taču jau nebūsi groku dzēris. Kur tu tik jautrs? Bet zini, arī dzērumā tu nedrīksti par mani zoboties. Es tiešām esmu noreibis, Ansi. Laukā puķis tik stipri smaršo. Reti skaists rīts. Groku dzersim pēc pusdienas. Mūsu mājā būs viesi. Lejas krodzinieks ar sievu, dēlu un meitu, mūžas kungs ar kundzi. Un vairāk nekā... Tu domā zeltiņus? Nu, tu jau ar Zentu katru dienu satiecies. Ja tu vēlies, es zeltiņa mērģelis minot iečukstēšu saldus vārdus ausīs. Vecais zeltiņš ir svēts vīrs, bet es domāju, silta groka viņš tomēr garām nelaistu. Bufečiks baznīcas krogā man stāstīja, ka šis vecis turreiz pat melno balzāma pircis. Tas taču par traku, tik svēts vīrs un dzer melno balzāmu. Bet melnais balzāms ir krietnes vēdera zāles. Jā, viss, ko baudām, ir vēdera zāles, bet var arī pārzāļoties. Sevišķi tāds kā vecais zeltiņš, kurš tik gaujas ūdeni dzer. Bet nu diezgan. Celies, Ansi, celies. Iesim uz baznīcu. Vecais vairogs piecēlās, piegāja pie loga, un skatīdamies uz lielceļu, pa kuru vēl baznīcēni brauca un gāja, tas dūca kādam korāļam basi. Ansis patam ātri nomazgājās un apģērbās.